Šajā gadā ir tāda, varbūt, drusku atšķirīga situācija, ka valsts kontrole ir uzrakstījusi vēstuli Saimai ar ieteikumiem, kur varētu kaut ko īsināt. Un tur skar arī atalgojumi viens punkts. Pēc tam mēs varam parunāt par pārējās lietas, bet pabeidzot tas atalgojums. Valsts kontrole runā par ministru reprezentācijas izdevumiem un piemaksām par citu ministru aizvietošanu, kas sastāv īstenībā mazāku daļu, ja tā rēķina, cik mēs tur tos datus pētījām. Reprezentācija, katrs ministrs, viss, kas ir bijuši vai nav bijuši, tā skaitā Rērkungs, saņem līdzās tiem, tagad tā alga jau būs, jau pamatalga jau pie 7000 un daudz, saņem 20% no algas reprezentācijas izdevumus. Automātiski, neatskaitoties un vienkārši saņem. Valsts kontrole saka, iekonomējam 1/3 miljonu un nemaksājam tiem ministriem reprezentācijas izdevumus. Jo kopā ar reprezentācijas izdevumiem ministri šobrīd iet uz algu 9000, es rēķināju 200 pāri. Ko jūs sakat par tādu valsts kontroles ierosinājumu? Tātad šis ierosinājums ir jāapspriež valdībā, kur tad sagatavot likumprojektu. Ja nav, tad nav. Bet